krāsu spēles, gaišos rītus, tas viss liecina par pavasaru iestāšanos. Parasti jau saka, ka pavasarī plaukst ziedi, koki, bet arī mīlestība. Un ir pilnīgi vienalga, vai jums ir 16 vai 61, mēs visi to sajūtām. Un arī šeit šovakar, šajā radošajā gaisotnē, varam cits citam dāvāt šo vienreizīgo pavasaru sajūtu. Dāvāt ar ziediem, ar dzeju, ar teātri. Mēs, daļa no Rādas amatieru teātra, nākam pie jums ar mīlestību un pavasaru pilnību sirdī. Un gribam jums parādīt mazu ainiņu no Aivara Banka, kas visi rada kopā, kurai būs pirmizrāde Ramatā 20. aprīlī. Un grib jums vēlēt, lai šis pavasara smaržas un dūlums jums ir visu gadu, nevis tikai pavasarī. Un gribam sveikt un teikt paldies Kaļai par šo uzaicinājumu, par teātru sajūtu. Paldies, Kaļa! Visi pa pāriem vien. Es tikai viens pirms. Ēd, un mans dzels spējums. Kāds vainīgs? Kas tev liekas iegādāt? Jauns, krasīvīs. Slims nebūs. Gribašo tad karolīti. Ko nu ne? Vesels korūks, bet viņš man negrib, pēc suļājas mirdu. Destunāk. Pieradināt vajag. Klausies, es tev, cilvēku, sapacināšu. Savu drusku nepažālošu. Lūdzu pat, ejam svatacāt. A tu pats ko? Un ko es? Nu, ja cilvēkam jāpalīdz, uz šādā kājā. Nopietni? Purnu vēlāk nedauzīs. Ko? Abi žājaši. Es tev no sirds. Vai es viņai patikšu? Es dzeru. Kurš kārtīgs mužiks nedzer? Viņai patiks. Točno? Točno! Klausies! Uztaisam tā, i kam tu pats viņu iekadot, un tas viņām divi patīk. Kā teiks, батька мать, Антилес, женщину бери руками. О! Labi, es to sievieti nu sēdināšu. Un tu tikai nejauši garām un dodies frontālā uzbrukumā. Nepaņems tu, paņems kāds cits. Atšķiras te pats deputāts seksuālā apzabošanas rītīs staigā. Es viņu, nu tu es nav saku. Davai, pieņem vēl. Держи студент. Cik šeit ir rosinoša vide. Varētu uzrakstīt apcerējumu. Nu,
pabarot sūdiņus izmest. Skan tik rosinoši un interesanti. Nu, bet kā pierakstā, lai neaizmirstas? Un lai to ņemot par vīru, kā Dieva kalpu Julijas un tu jau saprati.